Esiet nopircis šūpuļkrēslu, es parādīšu, kā pareizi ielikt spilvenus. Krēslu pakarinām uz nostiprinātā koka. Kāju daļu mēs esam palocījuši apakšā. Un spilvenus es izgatavoju garenus. Liekam ar to garāko malu dziļumā. Būs ērti sēdēt. Un otrs spilvens arī ir tāds pats. Tur mēs liekam ar garāko malu uz augšu. Lūk, šādi viņš izskatās, kad viņš ir salikts un var sēdēt liels cilvēks. Līdz mums vēl nāk mazais spilventiņš, kuru var nolikt šeit aiz auss, aiz muguras, sēžot un atpūšoties. Bet, ja kādam šāds variants ir par lielu, piemēram, tā kā man, mazam cilvēkam, tad šo lielo aizmugurē spilvenu es lieku platumā. Šeit malu paliek brīva, bet es sēžu un man galva noliekās uz spilveni, kad es guļu. Šis variants ir tādiem vidusmēra cilvēkiem. Lūk. Lai jums ērti!